Mani sauc Ausma Dimante. Esmu pensionāre. Man ir jau 80 gadu. Man nav liela ģimene, jo ņemot vērā manus cienījamus gadus. Vīrs arī jau miris ir, nav vairs. Dzimusi 1931. gadā, bija neatkarīga Latvijas valsts, un 40. gadā iebruka Latvijā Krievija, okupēja. Un attiecīgi arī visi tie cilvēki, kas bija tā saucamajā Ulmaņa laikā, bija kaut ko sabiedriskus vai kāda organizācija sastāvēja, vai kaut kur bija strādājuši, kaut kur visi tika represēti par partizānu atbalstu, par bandītu atbalstīšanu. Es atvienojos, toreiz jau tādu vārdu nelietoju, partizāni tagad. Toreiz tie bija bandīti, un par bandītu atbalstīšanu es tika notiesāta. Tas skaitījās 58. paragrāfs, 58. pants, 1. A daļa. Tāpēc tā jau mazāk par 10 gadu nedeva. Nezinu, ar ko es biju tāda izpelnījusies, kāpēc mani tieši uz tiem ziemeļiem pie Baltiem Lāčiem, kur ir sākas jau polārā tundra. Šausmīgas krātīšanas, 12 stundas strādājām, uz mūsu barakām sabrauca brīvos cilvēkus no Krievijas. Pēc līguma strādniekus sasūtīja iekšā. Un mums teica, ejiet tur, un teica, ejiet, meklējiet preciniekus vai ko, kādus te preciniekus, kur tu atradīsi. Es domāju, Dievs pasargien, lai tikai būtu vienīgā laime, kad es varētu kaut kādu savu tautieti, latvieti kādu satikt. Jā, es satiku savu vīru, satiku Dibantu Pēteri, kurš bija viņš bija par mani 8, 9 gadus gandrīz vecāks. Bet viņam jau arī tāds pats liktenis piemeklēja kā man, un viņam bija savā laikā 15 gadi iedoti katorgā. Tad mēs tā iepazināmies, un par cik viņš ogrecis, tad viņi bija tur, sāka vīrieši būvēt mājas. Viss jau mums ir visu laiku bijis atkarīgs no Krievijas. Krievijā sākās pārmaiņas, tad tur Bērijas krita un kādi visi tie valdnieki, un tā Hruščovs izdeva to dekretu, kad vajag arī ieslodzītos it kā vajag atbrīvot. Un mums gatavoja brīvajam izsūtījumam, ka mēs esam brīvajā izsūtījumā. Es arī atceros savus tos katorgas biedrus. Man liekas, ka tie ir tādi īpaši cilvēki, ar kuriem tur kopā ir būts. Tā nu bija liela laime satikt savu vīru, ar kuru mēs kopā nodzīvojām 46 gadi.